Sveicināti skatītāji! Sagaidot valsts svētkus, ielūkosimies novada vēsturē un kāds ir bijis Valmieras novada cilvēku devums Latvijas izveidē. Valmieras novadā pasniegtas arī gada balvas uzņēmējdarbībā. Valmieras 2. vidusskolā izdoti matemātikas mācību materiāli, kas atbilst jaunajam mācību saturam. Bet uzsāks arī rotācijas apļa izveidi Raiņu, Rūbenes un Valkas ielu krustojumā. Šogad Latvija svinēja savu 105. dzimšanas dienu, un viena no vēsturiski svarīgākajām dienām ir arī Latvijas valsts pasludināšana. Un arī Valmieras novada iedzīvotāji ir bijuši vieni no tiem, kas ir iesaistījušies un bijuši klāt Latvijas valsts izveidē. Netik tālajā 1918. gada 18. novembrī Latviju operas namā tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī proklamēja Latvijas valsti. Latvijas aizsākums meklējams arī tepat Valmieras novadā. Arī šeit bez valmieriešiem neiztikt. Uz skatuves taču, protams, ir Kārlis Ulmanis, pagaidu valdības vadītājs, ko valmierieši gan atļāvās dēvēt par savējo, jo vairākus gadus Kārlis Ulmanis strādāja Valmierā kā agronoms, kā avīzes redaktors, un ļoti daudziem valmieriem bija pazīstams cilvēks. Kārlis Ulmanis neaizmirs uzaicināt arī valmieriešus. Valmieras delegāciju pārstāvēja tirgotājs Andrejs Kampe un dakteris Alberts Ziediņš. Viņi nedavās vienkārši. Viņi līdz bija paņēmuši pirmo ziedojumu Latvijas valstī 5000 rubuļu. Un, protams, tad, kad svinīgais pasākums bija beidzies, himna bija nodziedāta 3 reizes, Kārlis Ulmanis lepni paziņoja, ka mūsu vidū ir divi pārstāvi no Valmieras, kas ir atveduši Latvijas valstī pirmo ziedojumu. Viens no dedzīgākajiem Latvijas neatkarības idejas popularizētājiem bija Veselavā dzimušais pedagogs un žurnālists Jānis Lapiņš, kurš daudzus aizrāva ar latviešu sarkanbaltsarkanā karoga ideju. Sarkanbaltsarkanais karogs tapa viņa dzīvoklī, un viņa dzīvesbiedre Marijāna palīdzēja to dzīvē realizēt, un tas tika pašūts. Jāņa Lapiņa karogs gan atšķīrās nedaudz no tā, kas ir pieņemts kā oficiāls Latvijas karogs, jo viņa karogā bija iezīmēta dzeltena saulīte. Zīmīgi, ka pirmais karogs, ko piemin Hronika, 13. gadsimtā tapis Cēsīs, kā mūsu Latvijas karoga ideiskais prototips. Taču pirmais nacionālais karogs šūts un izgatavots Valmierā 1916. gadā. Jānis Lapiņš bija ārkārtīgi liels patriots, un skolēni viņu kā skolotāju ļoti cienīja. Un 1916. gadā viņš ejot pa Valmieras ielām, satiekot savus jauniešus, kuru viņu vienmēr sveicināja, Jānis Lapiņš nekad neatbildēja pavisam vienkārši. Viņš nostājās mierstājā, ieskatījās labdienas devējam acīs un teica: Dievs svētī Latviju! Nevienam neienāca prātā nosūdzēt Lapiņu par viņa drosmi pasakot šos vārdus, jo sapņot par Latviju nebija aizliegts. Savukārt 3 no valsts dibinātājiem bijuši arī rūjienieši. Viens no tiem Latviešu zemnieku savienības loceklis Jānis Bērziņš. Kā es vienmēr saku, es viņu tā kā drusku esmu pievilkusi Rūjienai. Viņš ir dzimis Rencēnos, bet viņš ir apprecējis Rūjienas meiteni. Un tad vairāk tā darbošanās viņam ir ar Rūjienu. Igauņu izcelsmes rūjienietis Pēteris Murītis ir viens no mazāk pazīstamajiem Latvijas valsts dibinātājiem. Visās baznīcas grāmatās ir uzvārds Murī, kurā brīdī tur latviskots, ja, bet pēc tam tās ģimenes ļaudis tiek saukti Murīts vai Murītis, bet īstenībā ir Murī. Lai gan nācis no kalpu ģimenes, Murītis ieguvis labu izglītību un dzīvē izrāvies uz augšu. Pēc studijas viņš atnāk uz Rūjienu, un tikko kā ir nodibināta Zemkopības biedrības skola Rūjienā, un viņš tur ir direktors. Agronoms pēc profesijas, un līdz ar to arī viņš tiek iesaistīts Latvijas zemnieku savienībā, un tad viņš nonāk uz operas skatuves. Arī Spricis Paigli no Latvijas neatkarības partijas bijis daļa no valsts dibināšanas. Darbojies pēc studijām ļoti daudz visās malās, pat Vidusāzijā un Polijā. Bet vienmēr ir bijis tāds, nevar saprast pat, kāpēc viņš tajā politikā iesaistījās, bet acīm redzot, tas notika pēc 17. gada februāra revolūcijas, kad viņš ir jau Latvijā,
un pagūs jau visādās biedrībās, sabiedrībās darboties. Un viņš par to latvietiskumu ļoti cīnās. 2018. gadā izdotajā grāmatā Latvijas valsts dibinātāji ir detalizēti stāsti par katru valsts pasludināšanas dalībnieku. Tajā katrs, kuru aizrauja valsts dibinātāja vēsturi, var uzzināt sevi interesējošo informāciju. Šogad jau otro reizi pasniegta Valmieras novada gada balva uzņēmēju darbībā, godinot uzņēmējus, kas ir devuši nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā. Bet par to visu jau plašāk turpinājumā. Bet man liekas, šajā spēlē viens par tevi gudrāk spēlē, un tas ir viens cits. Varētu sacīt, ka nu jau par tradīciju kļuvusi uzņēmēju godināšana Valmieras novadā, jo jau otro gadu novembrī norisinājies pasākums Valmieras novada gada balva uzņēmēju darbībā. Šogad izvirzot labākos 14 dažādās nominācijās un katrā no tām pasniedzot vēl 2 godarakstus. Bet, lai nonāktu līdz balvu pasniegšanas ceremonijai, žūrijas komisija veikusi rūpīgu analīzi. Mēs vērtējam tādus uzņēmēju darbības pamatrādītājus kā apgrozījuma lielums, darbinieku skaits, peļņa, samaksātie nodokļi. Bet mēs arī skatāmies šo rādītāju pieaugumu pret iepriekšējo gadu. Un šāda pieeja ļauj mums izcelt ne tikai lielos uzņēmējus, kuriem šie rādītāji ir vienkārši lielāki, bet tas mums ļauj arī identificēt mazākus uzņēmējus un arī godināt tos. Un papildus kvantitatīviem kritērijiem mēs arī vērtējam, piemēram, dažādus rakstus, kas ir par uzņēmumu. Mēs vērtējam, ko uzņēmumi paši par sevi stāsta. Tāpat arī aptaujājam dažādas biznesa atbalsta organizācijas, ko viņi iesaka, ko viņi ir pa gadu saredzējuši. Tas vērtējums tiešām ir plašs, dziļš, nopietnas, un mēs tiešām tā nopietni vērtēšanas komisija šim darbam pieejam. Un pamanīti tiešām tiek dažādi novadu uzņēmēji. Piemēram, nominācijā Mazais ražotājs balvu šogad saņēma Zemnieku saimniecību ķēķi, jeb labāk pazīstami ar zīmolu Ģēru klubs. Mēs abi divi esam uzauguši Masalacā, un šeit mēs esam attīstījuši arī šo savu saimniecību. Un tagad, nonākot Masalacai Lielajā Valmieras novadā, esam ļoti priecīgi, ka esam arī pamanīti un ka varam būt daļa no kaut kā lielāka. Un līdz ar to esam pateicīgi, ka mēs esam pamanīti arī uz lielā Valmieras novada fona, mazliet arī izbrīnīti par to, bet jo ilgāk darbojamies, jo vairāk arī droši vien, ka mūs pamana, un tas, protams, gandarī. Un visiem aktīvajiem cilvēkiem novadā un uzņēmējiem es gribu novēlēt nepagurt tajos brīžos, kad ir kaut kādas grūtības vai kad ir kaut kādas neveiksmes, jo vienmēr pēc neveiksmēm nāk atkal pacēlums un tad var plūgt darba augļus. Uzzinot, kas būs uzvarētājs šajā nominācijā, man sievas armība stingri pieteica, noteikti iepazīsties, man vajaga. Tā kā vēlreiz aplausi. Šogad arī varbūt tās drusku īpaši bija tas, ka skatījāmies, ka daudz uzņēmumu svinēja tādas liels apaļas jubilejas, un, protams, ka uzņēmumi, kas ir, šogad bija viens uzņēmums, kurš saņēma balvu, kurš ir praktiski vienīgais, kas palicis no 91. gadā, kas ir dibināts un vēl aizvien aktīvi un labi darbojās, un arī prieks par to ir, ka tā tomēr stabila vērtība, nevis tā, ka kaut ko uztaisu, pārdodu un tā tālāk, bet tomēr tas ir tāds ļoti stabils, un arī no šiem stāstiem mēs dzirdējām, ka ļoti būtiski rūpes arī par darbiniekiem, jo faktiski katrs uzņēmums to savu darbinieku komandu jau faktiski uzskata par savu ģimeni. Un to, kā galveno uzņēmumu panākumu atslēgu, min arī galvenās balvas saņēmēji. Gada uzņēmums Valmierā 2023 akciju sabiedrība Valmieras stikla šķiedra. Atslēga ir cilvēki. Viņi ir tie, kas paveic visu darbu. Mēs varam tikai dot vadlīnijas, novērtēt paveikto, un jāsaka, viņi ir paveikuši patiesi labu darbu. Tādēļ mans novēlējums citiem novada uzņēmējiem – meklējiet labus cilvēkus. Patiesībā Valmieras stikla šķiedra šogad saņēma 3 balvas un 1 godarakstu, bet jautājot uzņēmuma valdes priekšsēdētājam par sajūtām saņemot tik daudz balvu, viņš teica šādi. Tas, protams, ir pagodinājums, bet iespējams, kādu no tām varēja pasniegt citiem uzņēmumiem, jo Valmieras novadā ir daudz lielisku uzņēmumu.
Mēs, protams, ka paliksim Valmierā, turpināsim investēt, darboties, tādēļ būtu pieticis arī ar vienu balvu. Apbalvojuma pasniegšanas ceremoniju bija iespējams vērot arī tiešraidē, un interesantiem ieraksts pieejams Valmieras attīstības aģentūras YouTube kontā. Bet tagad dažas ziņas īsumā. Līdz 21. novembrim aicinām ikvienu sporta cienītāju piedalīties līdzjutēju balsojumā par 2023. gada labākajiem riteņbraucējiem, treneriem un sporta notikumiem Latvijā. Leposimies ar savējiem un padarīto kopā. Nominācijā Gada notikums Latvijas riteņbraukšanā nominēti Eiropas kausa posma BMX. Nominācijā Gada amatieru riteņbraucējs nominēts Ainārs Ķiksis. Nominācijā Jaunā Latvijas riteņbraucēja nominēta Adelīna Kārkliņa. Savukārt nominācijā Gada riteņbraukšanas treneris nominēts Edžus Treimanis. Nobalsot par saviem favorītiem iespējams Latvijas riteņbraukšanas federācijas Facebook lapā. Ņemot vērā šī gada rudens laikapstākļus, rudenslapu savākšanas akcija Valmieras novadā ir pagarināta līdz 30. novembrim. Valmieras novada iedzīvotājiem iespējams bez maksas nodot rudens lapas Sijā Zao Eko laukumā Valmierā Dzelzceļa ielā 5. Akcijā var piedalīties Valmieras novadā deklarētie iedzīvotāji, fiziskas personas, kuru mājsaimniecībām ir noslēgts līgums ar Zao par sadzīves atkritumu izvešanu. Eko laukumā Valmierā Dzelzceļa ielā 5 bez maksas tiks pieņemtas tikai rudens lapas. Tās var būt ievietotas jebkura izmēra maisos, bet nododot būs no maisiem jāizbar. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, pašvaldība finansēs arī rudens lapu bezmaksas izvešanu Zao izsniegtajos specializētajos maisos no maisaimniecībām, kas kopj īpašumiem piegulošās teritorijas ar lieliem vērtīgiem ozoliem un kokiem ar lielu lapu apjomu Valmieras pilsētā, Valmiermuižā un Kocēnu ciematā. Plašāka informācija atradīsiet Valmieras novada tīmekļa vietnē. Bet tagad laiks reklāmas pauzai. Pēc tās stāstīsim. Valmieras 2. vidusskolā izdod jaunus matemātikas mācību materiālus un noskaidrosim arī, kā notiks rotācijas apļa izbūve Raiņa, Rubenes un Valkas ielu krustojumā. Valmieras 2. vidusskolas matemātikas skolotāja Linda Ādamsone ir viena no autorēm, kura izveidojas mācību līdzekļu komplektu matemātikā 1. klasei. Izveidotie materiāli ir vieni no pirmajiem, kas Latvijas skolām sniegs jaunajam mācību saturam atbilstošus materiālus un pieeju. Dosimies pie skolotājas Lindas uzzināt, kādi tad ir šie materiāli. Linda Ādamsone kopā ar kolēģiem Anniju Vilnītu un Ilgu Brigmani Briķi mācību līdzekļu komplektu izveida aizsāka aptuveni pirms gada, bet šī gada septembrī grāmatas izdotas sadarbībā ar izdevniecības Skolas vārds. Mācību līdzekļu komplekta pirmajā daļā ietilpst skolēna grāmata, darba burtnīca un skolotāja rokas grāmata. Līdz šim bija tā, kad kopš mainījās paraugu programma matemātikā un arī citos mācību priekšmetos, jauni mācību līdzekļi vispār nebija izdoti. Līdz ar to mēs strādājām pēc tiem mācību līdzekļiem, kuri bija izdoti pēc iepriekšējās paraugu programmas. Un tad jau kādu laiku izjutām vajadzību, ka ir nepieciešams tāds materiāls. Ņemot vērā darba pieredzi, kas ir uzkrāta laika gaitā, kolēģi zina, kur esam, ko darām, un tādējādi uzmeklēja mūsu tālajā Valmierā, lai piedāvātu šo sadarbību, lai veidot mācību grāmatu. Valmieras 2. vidusskolas sākums skolas skolotājs un direktora vietniece Sanita Seglītes loma šajā mācību līdzekļu komplektā bija veikt redaktoras darbu. Manuprāt, ļoti veiksmīgi ir izveidojusies sadarbība ar grāmatas autoru Lindu Ādamsoni, jo pārstāvam vienu mācību iestādi, un šis darbiņš krietni raitāk virzās uz priekšu, jo esam sasniedzams dienu dienā un varam aprunāties arī īsos padomus gūt, kā saka, katru dienu. Šo mācību līdzekļu komplekts ir sastādīts atbilstoši pamatizglītības standartam un skola 2030 izstrādātajam programmas paraugam, kā arī tas būs noderīgs palīgs skolotājiem. Skolotāji ļoti daudz laiku pavadīja meklējot atbilstošus materiālus vienā grāmatā, tad atkal citā grāmatā, un ikdienā ir ļoti daudz arī citi pienākumi, tāpēc šis materiāls bija ļoti vajadzīgs. Skolotāji ir ļoti piekusuši strādājot pēc skola 2030 jaunajām tendencēm un ņemot vērā, ka šo materiālu trūkums pastāv izglītībā, ka skolotājiem ļoti daudz ir jāmeklē pašam, ja viņš grib sagatavot kvalitatīvas stundas.
Un, jā, arī pašas mēs esam gājuši tam cauri, kad tev ir jāiegulda liels laiks, lai tu kvalitatīvi sagatavotos. Jau šobrīd ir skolas, kas izmanto šo mācību līdzekļu komplektu. Tādēļ atgriezeniskā saite no skolotājiem par mācību līdzekļu komplektu pirmo daļu ir būtiska, lai turpmākos mācību līdzekļus izstrādātu arvien kvalitatīvākus. Skolniekiem ļoti patīk grāmata, jo tur ir arī labsēns miks, un viņi ir veidoti tā, lai viņi būtu krāsaini un interesanti bērniem. No skolotājiem tik daudz varbūt nav sanācis dzirdēt šīs atsauksmes, kā gribētos, bet, protams, arī kolēģi strādā ar šo grāmatu, un tāpat sanāk apsēsties un pārunāt to, kā tad ir gājis ar mācību līdzekli. Vai tā ir pozitīva atsauksme, vai tas varbūt arī reizēm ir ne tik tīkami ausī, bet katrā ziņā mēs autori un visi iesaistītā komanda to ņemsim vērā, jo, kā jau mēs zinām, radīt grāmatu, tas ir ļoti laikietilpīgs un ļoti liels komandas darbs. Mobīlie telefoni ir neatņemama sastāvdaļa ikdienas dzīvē, un būtu vēlams, ka skolēni prastu viņus izmantot ne tikai izklaides nolūkiem, bet arī mācību. Tādēļ grāmatā iekļaut arī interaktīvi uzdevumi QR koda veidā. Ir iekļauti interaktīvie uzdevumi. Viņi nav katram stundai, bet ir katrā tematā vairāki. Un šie uzdevumi ir veidoti, lai rosinātu skolēniem apgūt labāk caurvīju prasmes, digitālo pratību un arī nostiprinātu apgūto mācību vielu. Jau šobrīd notiek mācību līdzekļu komplekta matemātika 1. klasē 2. daļas izstrāde. Nākotnē ir plānots izstrādāt mācību līdzekļus arī 2. un 3. klases matemātikas nodarbībām. Mēs zinām, ka vajadzība ir pēc viņiem, un arī mums šeit skolā ir, un tāpat arī citur skolās, bet tā kā šeit ir pamatdarbs un grāmata ir vēl kaut kas papildus, un nav viegli savienot, laiks ir tik, cik viņš ir, bet viss notiks pēctecīgi, kad būsim pabeiguši pilnībā 1. klases mācību materiālus, tad turpināsim darbu pie 2. un pēc tam arī pie 3. klases. Janvāra beigās Valmieras 2. vidusskolā norisināsies tikšanās, kurā mācību līdzekļu autoru Linda Adamsona aicina ikvienu interesantu uzzināt vairāk par mācību līdzekļu komplektā iekļauto mācīšanās pieeju, darba formām, uzdevumu atlasi un pielietojumu, kā arī uzklausīs pieredzi un atsauksmes no lietotājiem, kuri jau šobrīd ar komplektu strādā. Nākamajā sižetā noskaidrosim, kādas izmaiņas pēc valsts svētkiem gaidāmas satiksmes kustības un drošības veicināšanai, un kas mums kā iedzīvotājiem jāņem vērā plānoto ceļu būvdarbu īstenošanas laikā. Pavisam drīz ir gaidāmi Latvijas valsts svētki, un svētki savā ziņā būs arī uz Valmieras ielām, jo drīzumā uzsāks rotācijas apļu izbūvi Rubenes, Raiņu un Valkas ielas krustojumā. Par to, kādi darbi plānojas un kas mums kā iedzīvotājiem jāņem vērā, kādas būs satiksmes izmaiņas, dosimies noskaidrot. Sarunā ar Valmieras novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes, īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas ceļu būvinženieri Nauri Kalniņu noskaidrots, ka rotācijas apļa izbūves darbi plānoti jau no 22. novembra. No rītiem satiksme un pēcpusdienā ir intensīva, sakarā to, ka šeit ir blakus vidusskola un tiek sasniegts liels krustojuma noslogojums satiksmes intensitātes ziņā. Rotācijas aplis tātad uzlabo satiksmes drošību, izvairoties no sadursmes konfliktu punktiem. Nav iespējamas frontālas sadursmes un apļveida kustība notiek pa vienvirziena brauktuvi, visu uzmanību vēršot vienam virzienam. Līdz ar to koncentrācija iebraucot aplī nav jāpievērš krustojumiem no malas, vieglāk uztverams krustojums un pārredzamāks arī. Rotācijas apļu izbūves projekts izstrādāts 2018. gadā, un šogad tam veikta aktualizācija, pielāgojot to šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, norāda Nauris Kalniņš. Lai veicinātu satiksmes kustību un drošību, nepieciešams veikt dažādas izmaiņas. Rotācijas aplis būs 6 metri plats tieši apļa daļā. Iebraucot un izbraucot no apļa, tas būs 4 un 4,5 metru plats. Līdz ar to nāks paplašināt brauktuvi un nāksies nozāģēt arī kokus. Šie te uz Raiņu ielas esošie koki, uz Valkas ielas esošie šie te koki
tiks nozāģēti. Būvdarbu laikā satiksme tiks atļauta tikai sabiedriskajam transportam un operatīvajam transportam. Būtiskākās izmaiņas šo remontdarbu laikā 10 mēnešus skars automašīnu vadītājus, bet gājējiem, tajā skaitā arī skolēniem, būs visas iespējas nokļūt uz izglītības iestādēm kā ierasts. Šoferīšiem gan būs pieejami citi maršruti. Kā norāda Nauris Kalniņš, apbraucamais ceļš būs pa Tērbatas ielu un Liepu ielu. No otras puses pa Upīšu ielu līdz Apiņu ielai pievienojoties Raiņa ielas posmam. – 18. novembrī jau ierasti nodosim Latvijai sveicienu izskrienot vai izstaigājot Latvijas kontūru Valmierā. Šogad aicinām uz kopīgu startu 10:00 no rīta Valmieras Rātslaukumā. Dosimies pavisam jaunā, aptuveni 12 km garā maršrutā, kas solās būt vēl aizraujošāks, jo būs tapis sadarbībā ar Stirnu buksu organizatoru komandu. Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gada dienai veltītais maršruts vedīs gan gar Valmierai raksturīgiem un iemīļotiem apskates objektiem, gan ļaus iepazīt arī vēl ikdienā neatklātas vietas. Savienojot Latvijas kontūru, dalībniekus aicināsim piedalīties Latvijas dzimšanas dienai veltītā svētku viktorīnā, atbildot uz jautājumiem par Valmieru, Valmieras novadu un Latviju. Svētku maršrutu ik viens varēs veikt sev ērtā laikā, individuāli visas dienas garumā, iepriekš saņemot maršruta kartes Valmieras novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai leju pielādējot tīmekļa vietnē valmierasnovads.lv. Būsim vienoti svētkos un savu piederību Latvijai varam apstiprināt ar kādu svētku atribūtiku, piemēram, piespraužot to pie apģērba vai vienkārši turot savu valsti un šo svētkus siltas sirdīs. Uz tikšanos Valmieras novadā!